šodien dienas kārtībā ir korpus. Principā jau PC builds, bet Asus jaunais ProArt PA401 korpus, kurš ir interesants korpus, cik esmu redzējis pēc bildēm, un attiecīgi ir arī šādas komponentes piemeklētas no ProArt sērijas, lai viss kopā būtu potenciāli ProArt builds. Diemžēl videokarte gan netika atsūtīta ProArt, jo ar to ir ražošanas kaut kādas problēmas, bet visā citādi, jā, korpus šodien dienas kārtībā. Un ar šādiem te komponentiem tas arī tiks kopā būvēts. No izvēlētajiem komponentiem ir iespējams kādam varbūt šķitīs interesantas izvēles. Matesplate arī ir ProArt, jo ProArt korpus un visam jāiet smuki kopā. Videokarte ir 5060 Ti, jo gluži vienkārši 5070 Ti šajā neiet iekšā, attiecīgi 80 neies iekšā un 90 vēl mazāk ies iekšā, tāpēc videokarte ir, palielam tas, kas pēc izmēra iet iekšā. RAM, protams, ka mūsdienu standarts ir īpaši radošajiem cilvēkiem 32 GB DDR5, viennozīmīgi. Cietais disks Samsung 990 EVO plus 2 TB, tāpēc, ka viens no ātrākajiem šobrīd tirgū procis, ņemot vērā, ka viss šīs bildes nespiedīs uz videokarti, bet uz procesuālo jaudu, būs Intel Ultra 9 285K, dzēsētais parastais air coolerītis, un tas tad arī pa lielam viss. Korpus ir mazs. To jau es tev teicu sākumā arī, kad runāju par videokartes izvēles, parādīšu, cerams, uzskatāmi. Man ļoti patīk jebkurš korpus, kuram ar ļoti vienkāršām lietiņām var to atvērt vaļā. Sāks ar 5070 Ti. Neiet iekšā, tāpēc, ka priekšā esošie lielie ventilatori traucē. Un mazā karte, kas ir burtiski kaut kādi 2,5 centimetri mazāka, lūk, ielīdīs iekšā un maķinīt vēl paliks pāri. Bet par pašu korpusu runājot, pirmie iespaidi ir ļoti labi. Pirmkārt tas, ka tev ir aizmugurē un priekšā ventilatori. Aizmugurē ir arī hubiņš, kurš kontrolēs šos te ventilatorus. Tas ir ļoti forši. Ne visiem korpusiem, arī piemēram Fraktālam XL, kur apskatīju, aizmugurē ventilatori nenāk līdzi. Tā kā tie ir tādi mazie bonusiņi, kuri ir jānovērtē tālāk. Korpusam aizmugurē. Šeit ir, es pat nezinu, kā tās nosaukt, laikam, ka, es izmantošu ļoti nepareizu apzīmēm, bet tranšejas, caur kurām vilkt vadus, kuri, piemēram, tev spraustos iekšā aizmugurējos I/O portos mātesplatē. Arī lieta, kura ir ļoti retam ražotājiem. Tālāk, aizmugurē, kur nav vispār vietas tā saucamajam cable managementam, ir ārkārtīgi štruntīgi. Ja tev vēl ir HDD cietie diski, kur vies iekšā šeit esošajos divos bejos, vadus tu baigi tur nesabāzīs, un vietas šeit arī nav pārāk daudz. Jā, ir lūk šie te ļoti mīkstie un foršie velcro tuneļi, caur kuriem varētu vadīt vadus, bet arī pēc tam tikai tad, kad visu tūlīt liks kopā, varēs saprast precīzāk, cik tur viss ir vai nav bēdīgi. Tālāk, SSD 2,5 disku turētājs arī normāls režģīti, ventilējums. Tālāk, no korpusa priekšas veroties diezgan gaumīgs ar ProArt loguts priekšējais grils, kurā ir iekšā mesh, lūk šeit aizmugurē, lai aizturētu putekļus, un lūk šie te lielie ventilatori. Tiešām lieli, kā saka, airflows nebūs šī korpusa problēma. Tā, ja skatās, kas ir šeit korpusam, tad augšā ir ļoti daudz kas un ļoti labi. Pirmkārt ir restart poga, ir ventilatoru kontrolas poga no automātiskā režīma uz maksimālo, ir ieslēgšanas, izslēgšanas poga ar lokošanas mehānismu Type-C un 2 USB 3.0 slotiņi. Kas ir interesanti, ko es pamanīju tikai pirmajā reizē verot vaļā paneli, nesaprotot, kāpēc šis nestrādājas, ir arī slēdzis šeit aizmugurē, lai vienu paneli stikloto nevarētu tik vienkārši vai netīšām atvērt. Tā ka ir par daudz lietām padomāts, bet sāks būvēt, ja pareizi sakot, visu likt iekšā, un tad jau redzēs, kas tur beigās un kā sanāks. Tā mans stealth builds ir pabeigts. Īstenībā būvēt bija ārkārtīgi vienkārši iekšā.
Manas divas lielākās pretenzijas, kuras izlīda ārā tad, kad es sāku pēc tam jau spraust iekšā vadus, bija pirmkārt saistīts ar to, ka ierastās sānu atveres ir, manuprāt, stulbi izveidota šim keisam. Pirmkārt, tās iet ļoti gara pašu malu šeit, un USB spraudņiem ir, teiksim tā, pastāv risks, ja tu gribi skaisti to darīt, ka varētu atdurties pret ventilatoriem, ja tu gribi darīt tā, kā es darīju, tad izskatīsies mieh. Un apakšā arī izgrieztie caurumi, it īpaši priekšējā paneļa savienojuma vadiem, ir, pārāk tālu novietot uz malām, un tad tev ir jāvelk tas F-paneļa vads ļoti uz malām. Visādi citādi, viss šim pārējais keisam ir ārkārtīgi lieliski. Augšējais panelis noņemās ar tādu bišķiņa piepaceļamu stiprinājumu, kas ir krietni labāk nekā, piemēram, atkal jāmin tas pats fraktāls, kuram diezgan brīvi tas viss staigā. Ja tu gribi pārvietot kaut kur korpusu, tad rēķinies, ka tev caurmērā vienmēr būs situācijas, kad viņš netīšām nobrauks nost, šis nenobrauc nost, un viss pārējais, top kvalitāte. Tagad atliek tikai saspraust pie elektrības un pie monitora, sainstalēt pāris lietotnes, paskatīties, teiksim tā, kā šāds te bilds, kurš ir maksimāli uz procesoru un labāko potenciāli videokarti izmēru ziņā, kura lien iekšā, kā tas strādā, varbūt kaut kādu, tur Photoshopu padarīs, video pamontēs vai kaut kādu spēlīti padzinās. Lietotnes ir sainstalētas, viss ir salikts uz galda. Es joprojām esmu diezgan patīkami pārsteigts par to, ka viss korpusa garums ir vēl joprojām ļoti kompakts. Ja tu atceries kādos no iepriekšējiem video, šeit ir stāvējis Fractal North XL korpus, kurš ir gandrīz pa visu galdu. Šis ir tāds patīkams pārmaiņas, teiktu tā, no lieliem korpusiem uz šādu te nelielu kompaktu. Lai arī videokarte nav iekšā tā jaudīgākā, radošajiem cilvēkiem ļoti daudzās lietās un pielietojumos pietiks pārsvarā ar procesoru. Piemēram, paņemsim arī Photoshopu. Noņemt fonu, uzģenerēt kaut ko vietā, lokāli uz ierīces šīm te jaunajām komponentiem. Ļoti ātri, ļoti viegli. Tieši tāpat arī ar šo te Asus ProArt monitoru, par kuru apskats jau ir bijis, kurš ir pieliks klāt, kurš ir 5K krāsu, super precīzs monitors, kurš, viss šis komplekts tiešām ir domāts par un ap satura radītājiem, apstrādātājiem, lai varbūt neprasītu maksimāli daudz naudu. Labi, šī te visā setupā monitors ir dārgākais, kas šeit ir, bet viss ir super. Jebkurā gadījumā vēl joprojām atsaucīgi un ātri. 4K 60 kadri sekundē videoklips skraboja cauri tā, ka maz neliekās arī krāsu koriģēšanas kaut kādas. Paņems, piemēram, uzdzīs kaut ko pilnīgi crazy uztaisīs. Viss iet ļoti ātri. Manā gadījumā vēl arī šis klips lasās pa taisnot, izmantojot matesplates 10G LAN portu no mana NASA, kur glabājās visas lietas virsū. Elementāri viss, ko vajag. Protams, var arī kaut ko pageimot. Visā visumā man jāsaka, ka es ar šo te bildu esmu ārkārtīgi apmierināts, un arī video primāri ir par šo te korpusu PA401. Ir jāsaka, ka visa šīs te ProArt komponentes Asus tomēr ir ļoti labi salikuši kopā tā, lai tev būtu gan estētiskais kaut kāds vienotais motīvs, gan arī veiktspējā, tur, kur prasās, viss būtu kārtībā. Jā, diemžēl neatnāca ProArt videokarte, kura ir vairāk paredzēta satura veidotājiem, jo ja es nemaldos, tad Asus vispār ir pagaidām atlicis tās izlaišanu, un tāpēc man ir TUF Gaming 5060 Ti iekšā, kura ir vairāk tomēr domāta gameriem, nevis satura veidotājiem, bet atkal jau, ja ir jārunā par pašu korpusu, viss ir super ērti izlikts, viss ir pārdomāts, gan portu apjoms, gan tas, kā tu vari menedžēt kabeļus, līdz ar to, caurmērā lietošanas vaina. Labums, ka vietu daudz neaizņem, var arī rekur iestumt pavisam dziļi iekšā, un tev ir tāds riktīgs placdarms, kurā tu vari darboties un kaut ko darīt. Man bija patīkami šajā būvēt. Es uzskatu, ka apmēram 100 līdz 130 eiro par korpusu ir mūsdienām jau adekvāta cena. Šajā video es domāju, ka vairāk arī lieki laiku nav ko stiept. Es pateicos, ka noskatījies šo te PC bildu, un mēs ar tevi, tu jau zini, tiksimies kā āleši kādā no nākamajiem video. Atā!